Oskars Balodis no Čērnomka. 78, Klāls Stepāns un 169, Ģirds Harkins. Neredzēja, kā beidzās šis duelis. Un trasē dodas 13-gadīgo otrais brauciens. Kārlis Britmanis, Smiltene. Kalvim Kuprānam man šeit tūmā ir daudz līdzjutēji. Dodas pretī kā pirmais, viņš arī finišē. Prokas Nemanjonas finišē otrais. Jānis Ēglis, Kristofs Vekša, 38. Roberts Bāriņš, tāds ir pirmais no Valmieras. Otrajā pozīcijā Vladimirs Boltiks no Ventspils. Lokā pirmie divi pieredzes bagāti braucēji. Smiltenē. Bet bija arī ātrāk uz lecēm. Otrajā pozīcijā Laukas. Kristofs Vekša. Visdārgākais tev ir. Turpie piedzīvo kāds no braucējiem. Ginas. Pēc Smiltenieši atbalstīts. Uzvarai pretī traucas Evs Kristiāns Šmulāts. Ņemies brauciena vadību. Dots brauciena vadību. Jau no paša starta. Trešajā pozīcijā Arvis Brunavs finišēja 4. Otrajā pozīcijā Smiltenieši atbalstīts Kristofs Leausks, uzbruka vietu. Starta taisnē bija Kristofs Begrītis. Pozīcijā Jānis Ērglis, tāds pirmais trīnieks. No taisni izņēma ļoti labā ātrumā. Mēģina apdzīt Ansi Uškauru. Rihards Veide. Viesturs Moros pa pusfināliem. Ronalds Rītiņš, Niks Vereps no Madonas. Arī otrajā pozīcijā Madonietis, tas ir Jānis Krasnovs. Finiša taisnē. Un trešajā pozīcijā Eduards Krišānis Kraule no Ventspils. Un 4. finišē Kristiānis un 3. vietas, kur Atņiks ir apsteicis no pozīciju. Filips Toms Rozītis, Arnijs Kuratņiks, Laurīna Šķjārna, Eduards Vejs. Tas ir Lauris Nīgs Bēziņš. Vadībā pa iekšmaliņu 195. tas ir Emils Jekševis. Sasparojās un 3. taisnē jau viņš ir brauciena vadībā. 2. pozīcija taisnē Vladimirs Boltiks, Evs Kristiāns Šmulāts, Mikls Strasdiņš. Mareks Vecmanis ir viltīgāks, pirmajā virāžā pa apakšiņu viņš aiziet Kālim garām un ir brauciena vadībā. Kārlis Britmans mēģina kaut ko darīt lietas labā, bet arī 4. taisnē Kelvis Bābris ir brauciena vadībā, 2. pozīcijā Kārlis Britmanis, 3. pozīcijā Eduards Baldris no Madonas un 4. pozīcijā Renārs Auga no Smiltenes. Zināma, taču Brunavs, kurš ir 3. pozīcijā. Pirmais 4-nieks, diezgan stabils, Kristofs Vīters, Jānis Ērglis, Kristofs Vekša, Gustavs Pētersīris. Pirmais 4-nieks joprojām saglabājas, finiša taisnē, un arī finiša taisnē nekas neizmaiņas.